Labs vakars jau otrajā ceturtdienā, ko oficiāli dzīvojam pēc vasaras laika. Tas par spīti visiem skatiem, ko redzam aiz loga. Starp citu, līdz ar 31. martu, kad pagriezām pulksteņa rādītājus 1 stundu uz priekšu, vasaras sezona sākusies arī lidostā Rīga, kas sola arī jauns galamērķis. Vasaras sezonas saraksts ir sācies ar 9 jauniem galamērķiem. Vienu, ko mēs šodien atklājam, tas ir lidojums uz Bergenu. Reizes sākās 1. aprīlī un to izpilda aviokompānija Wizz Air. Līdz ar vasaras lidojumu sarakstu ieviešanu aviokompānijas no lidostas Rīga piedāvās 6 jaunus regulāro un 3 čārtera lidojumu galamērķus. Kopumā reisu biežums palielināsies par 24%, salīdzinot ar ziemas periodu, un kopumā 17 aviosabiedrības šovasar piedāvās lidojumus uz 81 galamērķi. Vairāk lidojumu tiks nodrošināti uz Helsinkiem, Stokholmu, Tallinu, Maskavu, Ņujorku un citiem. Bet pirmais jaunās vasaras sezonas reiss no lidostas Rīga pacēlās 1. aprīlī, kad zemo cenu aviosabiedrība Wizz Air uzsāka lidojumus no Rīgas uz Bergenu. Visu vasaru šie reisi notiks 2 reizes nedēļā, pirmdienās un piekdienās, taču, protams, lielākais jaunumu nodrošinātājs lidostā ir Nacionālā aviosabiedrība. Nacionālais pārvadātājs, kurš atver visvairāk galamērķus, tā kā arī no tirgus šī daļa 63–60% vienam pārvadātājam, tā kā no viņa arī, kā teikt, pienākās būt līderiem arī jauno galamērķu atvērēju vidū. Air Baltica savu pirmo jauno vasaras sezonas reisu atklāja aizvadītās nedēļas nogalē, kad pasažieri no Rīgas varēja doties uz Kipru. Drīzumā tam sekos arī citi jaunumi. Šogad vasaras sezonā ir 6 ļoti jauki, silti galamērķi. Pirmais tātad Larnaka, un pēc tam pamazām sekos pārējie galamērķi – Balatona ezers, Olbija, Sardīnijā, Malta, Rijeka un arī Prāga mums ir šogad jauns galamērķis. Taču ar to labās ziņas par ērtiem lidojumiem nebeidzās. Vasaras sezona tas ir aktīvākais laiks, kad aviokompānijas strādā krietni vairāk nekā ziemā. Tas ir vienīgā sezona aviokompānijām vispār ziemeļu puslodē, kad viņas arī pelna naudu, ne tikai zaudē naudu, jo ziemā visas aviokompānijas ziemeļu puslodē patiesībā tikai zaudē naudu. Tāpēc tā ir ļoti svarīga sezona, tāpēc ir ne tikai jauni galamērķi, ir arī 20 maršruti, kur kopumā ir kaut kādi uzlabojumi vai jaunumi. Respektīvi, tie ir papildus lidojumi, piemēram, uz tādām lielām lidostām kā Londona, Parīze, kur pat līdz 2 reizēm dienā tagad tiks apkalpot. Papildus reisi jau esošajos maršrutos lielā mērā esot paredzēti tādēļ, lai Air Baltica un Rīgu aizvien ērtāk būtu izmantot tā saucamajiem tranzīta ceļotājiem. Nav noslēpums tas, ka mums ļoti liela daļa pasažieri ir tranzīta pasažieri, un viņi faktiski palīdz piepildīt lidmašīnas, tādā veidā palīdzēdami uzturēt reisu, lai viņš vispār varētu notikt. Jo skaidrs, ka ar pustukšu lidmašīnu mēs nevaram lidot, bet vietējais tirgus nav tik liels, lai visu to lidmašīnu piepildītu. Un tādā veidā abas šīs pasažieru plūsmas, gan tieks no punkta līdz punktam, vai arī caur tranzītā, caur Rīgu, viņas vienu otru papildina un palīdz nodrošināt to, ka tie reisi notiek. To, cik veiksmīgi būs jaunie reisi šodien, protams, ir sarežģīti prognozēt, taču vismaz pirmie reisi lidoja labi piepildīti, kas ir arī labs signāls. Pirmie reisi ir patiesībā ļoti labi piepildīti virs vidējā rādītāja, kas mums ir, un neskatoties uz to, ka ir pēdējā laikā par Kipru tādas satraucošas ziņas. Turisti to uztver kopumā pēc tā, ka mēs spriežam pēc tā, cik cilvēku pērk biļetes turien šobrīd nav satraukušies par to. Tieši otrādi. Savukārt aviosabiedrība nevien nav satraukusies, bet ir iepriecināta par šā brīža pārdošanas rezultātiem, kas liecina, šovasar cilvēki lidos 2 reizes vairāk nekā pērn. Salīdzinot ar pagājušo gadu šo pašu laiku, mums ir uz priekšu rezervēts 2 reizes vairāk biļetes. Tad 2 reizes vairāk pasažieri jau ir nopirkuši biļetes uz priekšu saviem ceļojumiem. Tā ir ārkārtīgi laba ziņa. Bet atgriežoties lidostā, tās vadība nevēlas izcelt kādu vienu jauno galamērķi, kas būtu īpaši ieguvums lidostai un pasažieriem, kuri vēlas lidot no Rīgas. Ir noprotams, ka vēl bez apstiprinātajiem jaunumiem izmaiņas varētu arī sekot, kas aviācijā ir tikai normāla parādība. Šo galamērķu
tā teikt, nosaukumi un valstis, uz kurām mēs tā kā lidojam, un pilsētas, protams, viņš ir dinamisks process un aviokompānijas vērtē. Ja, tā īpaši izcelt vienu, par ko priecājamies, ka viņi ir un ka viņi turpina mainīties, jo tas nozīmē, ka aviokompānijas testē šos virzienus un arī skatās uz potenciālām statistikām, kuras varētu veidoties nākotnē, ja, un lidostē tas ir labi, ka ir šī dinamika maršrutu galamērķu tādā izvēlē, un tas ļauj analizēt, kuri tie virzieni ir pieprasītāki, kuri mazāk pieprasīti, jo katrs virziens, protams, ir labs priekš lidostas un visnotaļ, protams, pozitīvi novērtēts no pasažieru puses. Noslēgumā var vien piebilst, ka Spānijas aviosabiedrība Iberia Express, kas aizvadītajā vasarā ārkārtīgi piesardzīgi uz pāris mēnešiem uzsāka lidojumus no Rīgas uz Madridi, lai saprastu, būs šeit pasažierus, ko vest vai nē, ir nonākusi pie pozitīvas atziņas, kas var iepriecināt arī mūs. Jā, ir pozitīvas ziņas arī no Iberia Express kompānijas, kura tā kā vasaras sezonā atjaunos šos lidojumus uz Madridi, un tas arī ļauj mums secināt, ka šī sadarbība iepriekš ir bijusi pozitīva un novērtēta. Kompānija šajā gadā atkal uzsāks šos lidojumus. Protams, liels pārtraukums. Pasažieriem atkal ir jāpamana tas brīdis, kad viņi sāks lidot, ja, bet pozitīvs signāls ir tas, ka kompānija atgriežas. Tātad ir saskatīts potenciāls pasažieris šajā virzienā un biznesa iespējas priekš aviokompānijas. Jāatzīst, lidostā vērojot smaidīgos pasažierus, kas ar vienu kāju jau atrodas kaut kur daudz siltākā vietā, liekas, lidmašīna patiesi ir lielisks izgudrojums, kas pāris stundu laikā ļauj atbrīvoties arī no nepatīkamiem skatiem aiz loga un baudīt sauli kaut kur siltākā vietā. Taču, lai tiktu līdz pāris stundu ilgam lidojumam, ir jāievēro zināmas procedūras, kas prasa arī lidostā ierasties krietni laiku ātrāk. Tāpat kā jārēķinās ar to, ka pīķa stundās lidostā var gadīties stāvēt kādā rindā. Starp citu, rindās mēdz stāvēt arī lidmašīnas. Cik garas tās ir lidostā Rīga? Pirmkārtām gribētos teikt, ka pats daudz lidoju un man liekas, arvien retāk ir tās situācijas, kad ekipāžas saka, ka dispečeri nedod atļauju. Parasti ir virkni citu objektīvu iemeslu. Kaut vai par piemēru, braucam pilsētā un ir luksofors, kurš mums rāda sarkano signālu. Pie viņa ir jāapstājās, ir noteikumi, un tas viss tiek attiecīgi veidots, lai būtu drošība. Tāpat tās lidojuma drošībā svarīgi ir, lai tiktu ievērot noteikti intervāli, gan uz pacelšanos. Skrēceļš šeit mums Rīgā, ja runājam konkrēti par Rīgu, ir viens ar vienu, virzienu ziemeļu virzienā un otrs dienvidu virzienā. Attiecīgi vadāmies pēc tā, kāds vējš mums šeit pūš. Ir laikapstākļi, kuri ziemā sniegs, rudeņos miglas, stipri lieti, negaisi un no rītiem tie, kas lido, tiešām tie zina, ka ir 10 lidmašīnas, kurām izlidošanas laiks ir 8:00. Kā mēs to stādamies priekšā? Visas reizē 10 gabalus no viena skrēceļa pacelsies. Ja mums jāsaliek ir intervāls attiecīgi 2., 3., 4. un tā tālāk vajadzēs pagaidīt. Tas viss ir tikai lidojuma drošības nolūkos. Tās rindas, kuras, jā, ja jums patīk, sakiet, ka dispečeri veido, bet tikai tāpēc, lai jūs droši varētu pārvietoties pa gaisu. Bet tomēr, ja tām 10 lidmašīnām ir jāizlido 8, bet skrejceļš ir tikai viens, kā dispečers izvēlas, kuru laist gaisā pirmo, bet kuru kā 10? Tas ir diezgan komplekss process, jo pirmām kārtām ir ekipāžas, kuras ir 1. gatava, 2. gatava, labi, 3. varbūt 3 vienlaicīgi ir gatavs. Tāpat tās to, kad ekipāža ir gatava izlidošanai, protams, nosaka virkni citi lidostas servisi. Nedomāju, ka mums ir 10 mašīnas, kas var vienlaicīgi atstumt lidmašīnas, kuras ir gatavas. Ja tā ir ziema, tad ir pretaplidošanas apstrāde gaisa kuģiem un attiecīgi arī nedomāju, ka ir 10 mašīnas, kuras vienlaicīgi to visu dara. Ir kāds pasažieris, kurš aizkavējies. Normāli ir tā, ka kaut kādas 3 vai 4, lidmašīnas ir vienlaicīgi gatavas, un tad attiecīgi pēc tā, kuru pirmā bļauj, to mēs pirmo laišam gaisā un veidojam intervālus, jau izejot no tām lidmašīnām. Pirmais gatavs, pirmais aizlidoja. Bet ja visas bļauj vienlaicīgi, tad izrādās laika intervāls, kuram jābūt starp lidmašīnām, ir burtiski 1,5 minūte. Tautas valodā runājot, lidostas tūmā minimālais intervāls, horizontālais intervāls starp lidmašīnām ir 3 jūdzes, tad, kad viņas paceļās. Tātad tornis dod tādas
izlidošanas intervālus, lai tad, kad šīs divas lidmašīnas pēkšņi parādīsies gaisā un ar tām sāks strādāt pieejas dispečers, lai viņam būtu minimālais intervāls, kā minimums minimālais intervāls, kurš nesamazinās. Tad viņam ir vēl jāpalielinās. Šobrīd, principā, mēs laižam lidmašīnas ārā ar minūtes, pusotras minūtes intervālu. Tas ir minimums, ar ko mēs šobrīd varam strādāt. Ja turpināsim tālāk attīstīties, mums būs vēl virkni palīgi elementi un varbūt mazāk intervāli, kur varbūt tuvākā nākotnē es neredzu, ka viņi varētu būt mazāk, jo tā ir maza. Jo fiziski sanāk tā, ka ja nav ielidošana un mēs laižam tikai laukā, tad tā ir pusotra minūte, un es nedomāju, ka tā ir ārkārtīgi liela aizkavēšanās. Tikšana lejā gan prasa ilgāku laiku. Ar nosēšanos situācija ir mazliet sarežģītāka, jo šīs trīs jūdzes, viņas tā arī uz nosēšanās taisnes viņas ir. Un tās ir vairāk nekā pusotras minūtes. Tās ir 2 minūtes, ir arī 3 minūtes un vēl vairāk. Lidmašīnai vēl ir arī jāatbrīvo skrējceļš, kas aizņem vēl pusotra minūte. Tā kā, tās jau ir 5 minūtes. Ja mēs miksējam kopā ielidošanu un nosēšanos, šobrīd mēs jau esam aizgājuši līdz diezgan optimālam variantam, kad mēs laicīgi jau sākam koordinēt un faktiski rindas, ja mēs redzam lidostā Rīga, tad veidojās no rītiem, tad, kad ir šīs 15 lidmašīnas vienā laikā uz izlidošanu. Un vakarā ap 9, jau 10, tad, kad ir ielidošanas, bet tad savukārt nav izlidošanas. Un lidmašīnu rinda gaisā nozīmē, ka tās riņķo līdz sagaida savu kārtu laisties lejā. Tā gan neesot pārlieku bieži sastopama parādība, un parasti cilvēku spējai vai nespējai organizēt procesus ar to ir salīdzinoši maza saistība. Vairāk objektīvu iemeslu dēļ, vai nu tiek, ziemā tīrīts skrējceļš vai ir meteo apstākļi nepieņemami, lai veiktu nosēšanos, jo lai ekipāžas varētu nosēsties, ir jābūt attiecīgam meteoroloģiskajam minimumam. Un viņš vai nu nav, vai nu, skrējceļa stāvoklis nav pieņemams, lai veiktu drošu nosēšanos, tāpēc lidmašīnas riņķo un gaida, vai uzlabosies, vai riņķo un nesagaida un aiziet uz rezerves lidlaukiem. Jebkurā gadījumā arī, lidlauka caurlaidu spēja arī, protams, nosaka to daudzumu, kādu apjomu lidmašīnas mēs varam nosēdināt. Un ja mums pēkšņi sanāk 50 lidmašīnas, es šobrīd no gaisa paņēmu šo skaitu, sanāk vienā laikā, tad loģiski kādam vajadzēs pagaidīt, jo, kā jau es teicu, katru otro minūti mēs varam sēdināt lidmašīnu, ņemot vērā tos intervālus, un te nav ārkārtīgi lielam matemātiķim jābūt, lai saprastu, ka, ja mums sanāk 50 lidmašīnas, saskaitam uz tām 2 minūtēm, kas ir ideālā variantā, ja tā tiek saorganizētas lidmašīnas uz taisnes, tad pastieties pēdējai 50. lidmašīnai, kurā laikā nāksies nosēsties, un viņai kaut kas ir jādara, viņi griežās un gaida. Pasaules praksē gan ir arī gadījumi, kad lidmašīnai nepakam negribas gaidīt, un tad gadās arī pašmaukties. Piemēram, kāda zemo cenu aviosabiedrība, kas pārvadā pasažierus arī no Rīgas, laiku pa laikam ātrāk tiekot lejā, pateicoties paziņojumam par nepietiekamu degvielas daudzumu. Ja mums ekipāža saka, ka mums nepietiek degvielas, loģiski viņai būs prioritāte uz nosēšanos. Mēs strādājam saskaņā ar instrukcijām. Tas, ka ir bijuši virkni gadījumu pasaulē, kad ekipāžas pēkšņi sāka deklarēt avārijas situācijas un tā tālāk tikai tāpēc, lai nebūtu 25. uz nosēšanos, viņas ir reti. Bet ne Rīgā. Vismaz oficiāli par tādiem gadījumiem nekas nav dzirdēts. Turklāt fakts ir arī tas, ka katra šāda šmaukšanās, uz ko pilotu varētu mudināt aviosabiedrību politika pēc iespējas taupīt degvielu, nepaliek nesodīta. Tas tiek risināts jau citos kabinetos un citā līmenī. Šeit lidojuma drošums un drošība ir pirmajā līmenī, tāpēc, ja ekipāža pēkšņi izdomā kaut ko tam līdzīgi pateikt, es gan neko tādu, lielajā komerciālajā aviācijā šeit piedzīvojis, ka kāds gribētu apšmaukt kādu, jo tie ir paši kolēģi, kas šeit lido. Lai vai kā, lidostā Rīga nav fiksēts neviens krāpniecības gadījums, kad piloti būtu manījušies par degvielas daudzumu, lai ātrāk tiktu lejā. Tāpat visi pietiekami laicīgi tiek lejā. Bet mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzītes, kad vairāk parunāsim par skrūvēm un kniedēm.
Esam atpakaļ un nākamajās minūtēs parunāsim par skrūvēm un kniedēm. Šo stāstu ierosināja mūsu skatītājs Suģis, kurš atzīst, ka esot dzirdējis nostāstus par kādiem atgadījumiem tālajos pagājušā gadsimta 50. gados, kad vienas no pirmajām, ja ne pašas pirmās reaktīvās lidmašīnas, burtiski esot eksplodējušas lidojuma laikā, un tas tikai tādēļ, ka esot kniedēti materiāli, kas tam īsti nav paredzēti. Rezultātā radušās plaisas un eksplozija. Mūsu aviācijas inženieris Uldis Pēļņa uzreiz noprot, par ko Uģis runā, taču viss ar kniedēm gluži saistīts nav bijis. Bija 50 kaut kādi gadi. Tā bija pirmā, man liekas, tāda reaktīvā lidmašīna, kas tika izmantota rietumos kā pasažieru pārdošanā. Un konkrētāk, šīs lidmašīnas nosaukums ir Komēta, kas no tiesas bija pirmais reaktīvais pasažieru lainers. Tas radās pēc Otrā pasaules kara, vairākus gadus pirms Boeinga un Douglasa Amerikas Savienotajās valstīs. Ar Komētu, kas spēja uzlidot augstāk, ātrāk un klusāk nekā propelleru lidmašīnas, sākās būtiska virzība reaktīvo dzinēju attīstībā. Diemžēl Komētas šodien gan vairāk atceras saistībā ar virkni aviācijas katastrofu. Gaisā izvilka viena lidmašīna, pēc tam izvilkota lidmašīna, nevar saprast, kas paliek. Viņi taisīja ļoti sarežģītus testus, lika viņus tās lidmašīnas tās fizelāžu lielā ūdens tvertnē un slogoja cikliski, un kamēr viņi atrada, kas ir pa vainu. Mūsu skatītājs Suģis bija dzirdējis, ka pie vainas Komētas aviokatastrofām esot bijušas kniedes, proti inženierē esot kniedējuši materiālus, kas tam īsti neesot paredzēti. Rezultātā fizelāžā, jeb lidmašīnas korpusā, radās plaisas, kas noteiktā augstumā un noteikti slodzes apstākļos noveda pie eksplozijas. Tā gan nav gluži taisnība. Tur gluži ar kniedēm nebija saistības. Tas bija saistība tīri ar plaisām, kas radās eksploatācijas laikā. Nepareizes, varbūt, logu konfigurācijas dēļ. Tā logu konfigurācija bija tāda, kad viņu stūros radās plaisas, un tas nebija saistīts ar kniedēm, un lidojuma laikā šīs plaisas attīstījās vai pagarinājās katastrofālā ātrumā, un tā lidmašīna tā rezultātā vienkārši izjuka gaisā. Komēta pasažieru pārvadājums uzsāka 1952. gadā un no tiesas sniedza pilnīgi jaunu atklāsmi par to, cik ērti, ātri un klusu ir iespējams pārvietoties. Tobrīd Anglijai bija viss pamats sacīt, ka aviācijā tā ir krietni soli priekšā Amerikai un visai pārējai pasaulē. Bija saņemti Komētu pasūtījumi un viss varēja būt tik ļoti skaisti. Taču ķibeles parādījās jau pavisam drīz. Vispirms jau bija fiksētas problēmas pie pacelšanās, kas Komētu pavadīja visu 1953. gadu, taču īstās nepatikšanas to piemeklēja gadu vēlāk, kad divi traģiski negadījumi mainīja to, kā Komēta ieies vēsturē. Pirmā avārija notika janvārī, kad 29 pasažieri un 6 cilvēku apkalpe zaudēja dzīvību pie Elbas salas Itālijā. Bet lidojuma derīguma certifikāts lidmašīnai tika atsaukts pēc otrās avārijas tikai 3 mēnešus vēlāk, kad 14 cilvēki un apkalpe 7 cilvēku sastāvā gāja bojā netālu no Neapoles. Kā jau minēts, lai noskaidrotu negadījumu cēloni, tika uzcelts milzīgs akvārijas, kurā lidmašīnas salonam tika radīts pamatīgs spiediens, tā radot tūkstošiem stundu lidojuma kustību un spiedienu izmaiņas, un tad arī tika atklāts, ka streisa punkts un visas nelaimes cēlonis bija Komētas četstūraino lodziņu stūros, kas radīja papildus nogurumu metālam, un lidaparāti izjuka lidojuma laikā. Šo atziņu gūšana prasīja 4 gadus. To laikā tika gūta skaidrība par kļūdām, kuras novēršot, lidojumi atkal kļūtu droši. Tostarp bija skaidrs, ka četrkantīgie logi ir jānomaina pret apeļiem. Un tomēr 4 gadi bija pietiekami ilgs laiks, lai Komētas reputācija būtu pilnīgi un neatgriezeniski sabojāta, tās atzimšana nesekoja. Turklāt tajā laikā pie apvāršņa jau bija parādījies arī Boeings ar savām reaktīvajām lidmašīnām. Savukārt nākamajās minūtēs par skrūvēm. Arī šo stāstu mums ierosināja Uģis. Viņš stāsta, ka esot dzirdējis par kādu visai traku lidojumu, kad lidojuma laikā pēkšņi lidmašīnai esot pa gaisu aizlidojis viens no priekšējiem stikliem un pa logu gandrīz vai pilnībā ārā izstūgts lidmašīnas kapteinis. Mīts vai patiesība? Patiesība. Bet tā nebija Boeing lidmašīna, tā bija cita ražotāja lidmašīna. Tas bija 90. gadā, kur pieskrūvēja skrūves, piemeklējot uz atseviņas, pieskrūvēja stiklu. To skrūvi diametra atšķirība bija 0,66 mm. Viņas bija tievākas. Un tā vītnes daļa neizturēja to spiedienu,
kas bija kabīnē attiecībā pret atmosfēras spiedienu. Tas loks lidojuma laikā izlidoja ārā. Viss šis trakums risinājās 1990. gada 10. jūnijā aviosabiedrības British Airways reisā no Birmingemas uz Malagu, Spānijā. Uz borta atradās 81 pasažieris un 4 apkalpes locekļi. 13 minūtes pēc pacelšanās, kad lidmašīna bija sasniegusi jau vairāk nekā 5000 metru augstumu, pēkšņi ar pamatīgu blīkšķi pa gaisu aizgāja viens no loga stikliem. Pilotu, kas sēdēja tajā pusē līdz pusē, izsūca pa to atvērumu vaļā. Viņš veiksmīgā kārtā aizķērās aiz kājām pret stūri un ar blakus pilotu palīdzību, stjuarta palīdzību viņu tomēr neizrāva no lidmašīnas līdz galam ārā. Viņš faktiski saglabāja savu dzīvību un otrs pilots spēja nosēdināt to lidmašīnu. Daļai izsūkts no lidmašīnas, kapteinis Tims Lankasters tās ārpusē atradās 18 minūtes, līdz izdevās veikt avārijas nosēšanos. Kolēģi visiem spēkiem cīnījās, lai viņu noturētu kabīnē. Tostarp aiz kājām viņš tika piesiets ar drošības jostām. Visu vājprātīgā lidojuma laiku kapteiņa seja bija piespiesta pie stikla. Vēlāk Tima kolēģi atzina, redzot viņa sejas izteiksmi, ir pārņēmusi pārliecība. Kapteinis ir miris. Kā nekā negadījums notika augstumā, kur gaisa temperatūra ir krietnos mīnusos, gaiss ir ārkārtīgi retināts un līdzās lidmašīnai kapteinim jāpārvar turpat 700 km/h liels ātrums, taču nedrīkstēja pieļaut ķermeņa pilnīgu izkrišanu no kabīnes nevien ētisku motīvu, bet arī drošības dēļ, jo bija reāls risks, ka ķermenis trāpītu lidmašīnas dzinējā, kas varētu novest vēl pie sarežģītākas situācijas. Un tomēr, nosēžoties atklājās, pilots ir dzīvs. Viņš guva traumas, gan apsaldējums, gan viņš lidoja kaut kādu 700 km/h. Detaļās nezinu, neesmu mediķis, nepētīju no medicīniskā viedokļa. Bet no medicīniskā viedokļa tika fiksēts, ka Timam Lankasteram ir apsaldējumi, kompresijas sindroms jeb saspiedumi, šoks, kā arī rokas, plaukstas un īkšķa lūzums. 5 mēnešu laikā viņš jau atkal lidoja. Negadījuma apsaldējumus, acis traumu un pleca izmežģījumu guva arī stjuarts, kurš kapteini bija centies noturēt lidmašīnas kabīnē. Pēc trakā lidojuma arī viņš turpināja darbu aviācijā, taču 2001. gadā, apzinoties, ka īsti netiek galā ar stresu, atvaļinājās. Savukārt negadījuma izmeklētāji patiesi konstatēja, loga stikls tika aizpūsts tādēļ, ka tehniskās apkopes laikā, kas risinājās 27 stundas pirms lidojuma, tehniķis stiklu bija piestiprinājis ar skrūvēm, kas ir par 0,66 mm mazākas nekā paredzēts, un vītne neizturēja slodzi. Uldis Peļņa gan uzskata, ka lidmašīnai kā tādai bija papildus riski. Bija problēma šai lidmašīnai tīri jau konstruktīvi, kad tas logs bija uztaisīts, ka viņu skrūvē no ārpuses klāt. Tas nozīmē spiediens, kas atrodas lidmašīnā, vienmēr viņu spiež ārā. Tas nozīmē skrūvju bojājuma gadījumā tas logs vienmēr aizlido. Citām lidmašīnām Boeing, piemēram 737, logi tiek likti no iekšpuses. Tas nozīmē, pat bez skrūvēm tas spiediens to logu turēs pie lidmašīnas klāt, un viņš nevar aizlidot projām. Lai vai kā, trakajā 1990. gada reisā numur 5390 loks pa gaisu aizgāja. Un izrādījās, ka tehniķis, kurš esot bijis ar krietnu pieredzi, kļūdu ar skrūvēm pieļāvis, jo viņam nav gribējies iet pārbaudīt, vai skrūve, kas šķiet pareizajā izmērā, tāda ir arī pēc papīriem. Pēc šī atgadījuma jau tā strikti uzraudzītajā aviācijas nozarē pie tehniskās apkopes tika ieviestas vēl stingrākas kontrolas normas. Un šodien, ja vien kāds atkal neizdomā paslinkot, principā vajadzētu būt tā, ka katra skrūve atrodas tieši tai paredzētajā vietā. Protams, tā ir nevar uz izskatu vai uz līdzības pamata piemeklēt skrūvi katrai konkrētai vietai. Katra konkrētā šī skrūve, katram mezglam vai katrai pozīcijai ir noteikta attiecīgās rokas grāmatās, kur ir identificēts šīs skrūves identifikators un arī garumi. Un tad pēc tā arī var tehniķis izvēlēties to skrūvi. Tas nenozīmē, ka tā ir tikai viena tipa skrūve. Varbūt vairāku ražotāju šādas skrūves ar dažādiem tiem numuriem, un tad ir pieejami šie alternatīvie numuri. Bet jebkurā gadījumā tā nav viņa brīva izvēle, kādu skrūvi katrā konkrētajā vietā lietot. Tehniķim tāpat ir atbildība, pirms viņš uzliek to gaisa kuģi, to detaļu vēlreiz pārbaudīt, pārliecināties, ka nav pielaists kaut kāda kļūda. Noslēgumā var vien piebilst, ka pēc šī negadījuma tika konstatēts, ka lidmašīnai daudz drošāk ir logus stiprināt no iekšpuses, nevis ārpuses, un ražotāji to arī ir ņēmuši vērā.
Savukārt mums pienācis laiks konkursam. Ja bija uzmanīgs, tev noteikti nebūs grūti atbildēt uz lidostas Rīga sarūpēto jautājumu un tikt pie lidostas sagādātajām balvām. Un tātad, cik aviosabiedrības uz cik galamērķiem šajā vasarā vedīs pasažierus no lidostas Rīga? Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv un balvas būs tavējās. Savukārt man jāsaka vien paldies par to, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Uz tikšanos jau pēc nedēļas, lai jums ir jauka šī nedēļa. Bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ātā!